krēsli un 15 cepumi. Sveiki kārtējā 5 krēsli un 15 cepumu raidījumā. Un pie mums šodien ir ieradušies grandiozi viesi. Es sākšu ar viesi iepazīstināšanu. Man vistuvāk atrodas Ieva Brante. Ieva mīl dejot un pateikt skaļu savu vārdu par sabiedrībā notiekošo. Cīnījās par labākās vecmāmiņas titulu. Neticami, vai ne tā? Ieva, tu rīkoji mākslas priekšmetu izstādi. Cik maksāja dārgākais priekšmets, kurš tika izsolē pārdots? Vai tu atceries? Neliec man melot, es neatceros. Es atceros tās pozitīvās emocijas par to, ka cilvēki nāca, ziedoja savas mantas, laiku, enerģiju un to, ka pasākums bija izdevies. Fantastiski. Par cik pārdevām lielāko, es godavārds neatceros. Labi, lai tas paliek tavās atmiņās. Jā. Labi, nākamais ir Edvīns Hegenberts. Edvīns ir teātra cilvēks, tēlo jau kopš mazotnes. Edvīn, man tev ir šāds jautājums. Kāda bija tava pirmā loma? Mana pati pirmā loma bija skolas laikā. Izrādē Pauks un Šmauks, viss bija Vilis Vāver. Vilis Vāver. Jā, tā ir mana pirmā loma, ko es spēlēju. Labi. Nākamā ir Sapura meitene, jeb Agnese Kleina. Agnese ir viena no stilīgākajām būtnēm Latvijā, un es atvainojos, Agnesei ir savs grāmatu žurnāls Benji Newman. Agnese ir blogere un vizuālā žurnāliste. Vai ne tā? Jā. Ok, tik tālu ir pareizi. Agnese, vai tavuprāt, katram latvietim vajadzētu meklēt savu tautas tērpu? Jā, man patīk, ka tu lietoji vārdu savu tautas tērpu. Nevis tautas tērpu kā tādu, kā kostīmu, bet savu personīgo. Līdz ar to tas nozīmē, ka katram ir iespēja izvēlēties, un neviens viņam nevar pateikt, kādam būtu tieši tavam tautas tērpam. Tāpēc es pilnīgi noteikti tev teikšu jā. Labi, iešu meklēt. Labi, nākamais ir Artūrs Toms Plešs, jeb Artūrs Plešs, un teica labāk saukt par Artūru. Labi, pēc gadiem 10, kad brauksim ar vilcienu cauri Latvijai, paldies teiksim tieši Artūram, jo par pieturu Bauskā no drošiem avotiem zinu, Artūr, ka tu labi dziedi. Tā bija. Tā bija. Es varu teikt tā. Bet vai tu neesi domājis atkal pievērsties mūzikas skaņām? Jā, tu zini, tas jautājums patiesībā ir vienlaicīgi grūts un sarežģīts, jo man daudz cilvēku to uzdod, jo tiem, kas varbūt nezina, lielu daļu savas dzīves dziedāju. Atskatoties, tie varētu būt kādi 8, 10 gadi noteikti. Bet vienā brīdī es sapratu, ka nav mans, un vajadzēja doties tālāk, un tādēļ bieži vien šo jautājumu vienkārši atbildi, kad visticamāk mana karjera turpināsies tikai dušā. Tāpat kā man. Labi, nākamais ir Varis Jātnieks. Varis var. Viņš ir cilvēks, kuram padodas gandrīz viss. Gan mūzikas jomā, gan sportā, gan dejošanā un arī matemātikā. Vari, man tev ir jautājums sarežģīts. Ko tu nevari? Nē, nu palielamas. Nezinu. Tāpēc, Tu nevari atbildēt šo jautājumu. Es izmēģināju visu. Man vēl daudz lietas, kas darāms. Jā, visu dzīvi vēl priekšā. Jā, tieši tā. Labi. Manuprāt, mēs esam veiksmīgi iepazinušies, un mēs varam sākt ar jautājumiem. Pirmais rauns ir sācies. Dun, dun, dun. Ieva, tava kārta. Tu būsi pirmā. Lūdzu. Paldies. Viņa taisa varētu. Visiem ir problēmas ar attaisīšanu. Bet tev nav. Man nav Šeit ir pieredze. Vecmāmiņa. Pagad, man jā? Tā, kas ir labāk, uztraucies gēnijs vai priecīgs idiots? Labs jautājums. Uztraucies gēnijs vai priecīgs idiots? Kas ir labāk? Ļauj man skaļi padomāt. Uztraukums ir, tas jau nav mūžīgs, un arī priecīgs nav mūžīgs. Nu, ģēnijs arī nav mūžīgs, idiots cerams, ka arī nav. Bet kā tur bija tas teiciens par tiem idiotiem? Jo mazāk zini, jo... Tu zini, bet garlaicība... Laimīgāks. Garlaicība ir droši vien... Zini, es droši vien
Nē, priecīgs idiots. Es domāju, ka bīstami ir abi. Nezināšana svētlaime. Tā bija tas teiciens. Bet nē, kas ir nezināšana, vai zināt, cik daudz tu nezini, vai nezināt, cik daudz tu nezini, kas ir labāks, vai ne? Dziļi. Zini, es ņemšu uztraucies ģēnijs. Uztraucies ģēnijs. Kāpēc? Nu, gan jau mēs ar to uztraukumu kaut kā tiksim galā, bet ar idiotiem... Ar tiem grūtāk. Ar tiem ir grūtāk. Ja vienkārši muļķis kaut kā, nu varbūt tur jā, bet pavisam un vēl priecīgs idiots. Nu, ko tu zini? Ko no viņa sagaidīt? Nē, es droši vien teiktu uztraucies ģēnijs, jā. Ar to uztraukumu gan jau, nu, tējas tasi vai nezinu, viegla saruna varbūt to uztraukumu mazināt cilvēkam. Bet no tā cilvēka gan varētu kaut ko mācīties, es domāju. Nu. Labi, paldies tev. Arī sagaidīt. Vai ne? Jā. Edvīna, tava kārta. Arī nav nekāda problēma. Nekāda problēma, jo tās ir taisīts tik daudz. Klausies, šī man ir pirmā. Šita? Jā, mums vēl gadiņa nav. Ievām varbūt labi padodas. Opā. Izvēle. Garantēti 100 000 vai 50% iespēja laimēt 1 000 000. Mamma mīļā. Labs jautājums. Tomēr. Jā. Tiešām dabūt. Labs jautājums. Ļoti grūts jautājums, teikšu tā kā ir, jā, un Mūsu nestabilā valstī. Tieši tā, jā, pie vispārējā, jā, mēs nerunājam par kaut ko citu. Nu, tā visu nodokļu sistēma nekā. No tā nekas pār nepaliek, vai ne? Garantēts 100 000 vai 50% iespēja laimēt 1 000 000. Savā ziņā es esmu, kā lai saka, es esmu tāds cilvēks, kam patīk reizēm neordināras rīcības un mīlu šādi tad arī riskēt. Edvīns jau pateica, ka nauda pie tevis skrien pat. Nē, nu viņi skrien pat. 50% nav 50%, ja noteikti es ir tā kā vairāk. domāju, ka es izvēlētos noteikti tos 50% ir un nav. Jā, Kas neskatās nevienu. Jo, godīgi sakot, es zinātu gan, kur viņus likt, jā. Zinātu, kur viņus likt. Tur ir tik daudz iespēju un ideju un ieceru, jā, ka pilsētā vien ko var izdarīt. Jā. Jā, nu. Labi, paldies Tik tev. daudz izdarīts bez naudas, ko vēl ar naudu var izdarīt. Labi, paldies tev. Agnese, jā, tieši tā. Nē, es sniedzos. Pirmais oranžais šodien. Es tās īsāks jautājums. Sliktu padomu tu labāk saņemt vai dot? Labs. Es viņu labāk saņemtu, tādēļ, ka man liekas šķiet, ka bišķiņi ir pasaulē un dzīvē redzēts, un es spētu atšķirt, ka tas ir slikts padoms. Un labāk tad es viņu uz sevi paņemu un pat ar savu atbildību tad tiek ar to galā un saprotu, ka tas man nedara. Nekā dotu, nezinu, tikai varbūt tādēļ, lai cilvēku, nezinu, mierinātu, tad, kad viņš raud vai viņam vajag vispār, lai kaut ko viņam pasaka. Nē, nevar dot slikts padoms. Labāk viņu saņem un pat ar viņu tiek galā, saprotot, ka tas ir slikts padoms. Jā. Tā es arī pilnīgi piekrītu. Nu, jau vairāk tu zini, ka tas ir slikts padoms, vai ne? Tieši tā, jā, lai pēc tam atkal tad teikt, nu jā. Kāpēc padoms dod? Es neatceros, kur es šo te lasīju. Ja mana atmiņa mani neviļ, tad tas bija Aleksandrs Dimā tēvs. Kāpēc cilvēks otram cilvēkam vispār prasa padomu? Tikai tāpēc, lai to neievērotu. Un ja gadījumā to ievērotu, tad, lai būtu kāds, ko vainot, lai ka tas kaut kas nav izdevies. Jā. Tas ir tāds stāsts kā palicis prātā. Kā tad bija ar tiem sliktiem padomiem? Ka ik viens padoms ir slikts, ja netiek jautāts. Vai ne? Jā. Labi, parunāsim par šo pie tējas, bet Artūr, tagad. Es oranžo laikam neņemšu. Negribu pie tādas izvēles. Nu jau ir izvēle. Jā. Lasām skaļi. Vai garš? Wow. Tu labāk izvēlētos spēju izlīst starp durvju un grīdas spraugu
vai spēja lekt 10 metru augstumā? 10 metru augstumā. Vai caur? Tas ir arī piezemēties no 10 metru augstuma. Protams. Jā, tas vienkārši tu lec 10 metrus un piezemējies, tu nezini, kas būs pēc tā viena lēciena, principā. Jā, interesanti. Tas arī ir grūts jautājums patiesībā, bet man šķiet, ka es tomēr izvēlētos spēju lekt, nevis līst starp tām spraugām. Kāpēc? Jo, man liekas, vienkārši tu ātrāk tikt uz priekšu. Jo, ja tu lec augstu, tu varbūt arī lec tālu. Jā. Man šeit, jā, tā būtu mana atbilde. No, līšana vispār, Ok. jā. Līšana ir tāda, Tas negatīvs Tas ir tāds negatīvi piegaršs. pieskaņa. Jā. Tas nav Ja tāds. mūžam saka pielīdējis. Izlīd caur, bet izlīd caur rādāts acs arī nav savā ziņā. Nu, tas ir no situācijas atkarīgs. jā. Tas ir situācijas. Labi, Vari, tava kārta. Vari, tu to vari. Wow. Tev patīk riskēt. Jā, tieši tā. Kas ir bezjēdzīgāk? Krāt plasmasas maisiņas vai satundulēties sagā? Tā, lai dziesmoņi netiek klāt. Šitais labs. Tas ir, jā, salīdzinājums. Jā. Bezjēdzīgāk, jā. Kas ir bezjēdzīgāk? No plasmasas maisiņiem es esmu uzzinājis, ka var kaut ko uztaisīt. Jā. Man nesen bija projekts. Mēs taisījām visu, ko. Bet no satundulēties sagā es tā kādreiz darīju, bet nepalīdzēja. Sapņos Tāpats. viņi uzbruka. Aizmīgi un tāpat uzbruka. Bet tāpat ir vienmēr tā sajūta, Nu, ka bezjēdzīgāk ir satundulēties. sagas. Ok, mēs dodamies otrajā riņķī. Ieva, atkal tava kārta. Jā, es ņemšu šo. Es gribēju to oranžo ņemt. Bet, Padomāju, jā. bet jā, bet zini, tā kā sauc šī oliņa. Tā. Nu, Tad, nu, kad cilvēks zaudēs svaru, kur tas tavu, Paliek, jā. tavuprāt paliek? Tas aiziet un cerams uz neatgriešanos. Ceram, ka uz neatgriešanos un veselīgāks cilvēks paliek ņiprāks un vieglāks. Un cerams, ka zaudējot svaru, cilvēks tiešām piedomās arī pie savu veselības stāvokļa kopīgā vispār kā tāda. Un būs tikpat dzīvespriecīgs, ja ne vēl dzīvespriecīgāks, ne tikai par savu mērķu sasniegšanu, bet arī par to vieglumu sajūtu. Jā, Tas ir būtiski mūsdienās. jā. Es nemaz nebūtu dusmīgs, ka kaut kas pie manis atnāk. Tas man nedaudz. Tad varbūt sarunā klausies, ja tas tur paliek kaut kur starp, tā, jā, kaut nu kur, tad jā. varbūt jāsarunā klau, nāc pie Es esmu manis. mēģinājis. Lai atnāk tā, ka vajag. Labi, Edvīna. Intriga. Intriga. Tie oranži- Nāc laukā šmit no kāpostiem. Ja paliks kāds oranžais uz trešais, labprāt paņemšu oranžais. Jā, Jā. paliks. Tic man, viens paliks. Nu jā, būtu jāpaliek. Ja kāds apgalvotu, ka viņš vienmēr melo, vai tu viņam ticētu? Jā. Jā. Ja Jā. kāds apgalvotu, ka viņš vienmēr melo, vai tu Parasti jau ir viņam otrādi. ticētu? Varbūt viņš Nu, melo tieši par tā. to, ka tic. Vai ne? Viņš melo par saviem meliem. Vai viņš melo par to, ka viņš melo? Jā. Jā. Nu, jā. Jā, Bet tu ticētu viņam? Zinim, es domāju, ka diez vai. Jo vienos melos nodzīvot nav vispār iespējams, jā, jo vienā jaukā brīdī ir un parādās tava patiesā gan daba, gan vispārējais. Kaut vai tas, ja cilvēks zaudē savaldīšanos, jā, tur, teiksim, tur vairs mela nav, tur izrādās ārā. Nu, tas, kā tas izpaužās, tas ir cits jautājums, jā, bet noteikti es diez vai ticētu. Man mamma vienmēr saka, ka melēm īsas kājas. Tieši tā. mamma noteikti tev ir gudra. Tas arī Es ir. par to Bet, nešaubos. Klau, es zinu, ko es atcerējos. Es atcerējos, ka vai nav tā patiesībā, ka mēs pēc noklusējuma cilvēkiem vispirms ticam, un tad, ja kaut kas notiek garām, vai viņš ir samelojies, tad viņš zaudē mūsu uzticību. Nu, tas jā, jo Šķiet, ka pēc attiek jau vienreiz, noklusējuma teiksim, kaut kā. nu,
tā es dzīves praksi tā man šķiet. parādījis, ja. Otrais diez vai izdosies samelot, ja, jo tur jau tev iestājās zināms jau tāds pats, man vienreiz jau, šis cilvēks man vienreiz jau sameloja, viņš man tur metā un šitā, ja. Nē, nu ir starpība varbūt, ka reizēm cilvēks varbūt visu nepasaka līdz galam, saka, tu sameloji, ja. Nu, vai to varētu nosaukt par meliem, ja cilvēks nepateica līdz galam kaut ko nebūtu. Vai viņu pārtrauc, vai jāapzināt, nepasaka. Viņu pārtrauc, jā, nu. Es atvainojos, dāmas un kungi, manuprāt, mēs par to varētu pārunāt pie tējas krūzes. Tagad mēs iesim pie Agneses jautājumu. Nebūs tikpat. Vienkārši vai būs? Ja bruņurupacim nav bruņu, viņš drīzāk ir bezpajumtnieks vai vienkārši kails? Klausies, kurš jautājums raksta? Kurš to domā? Man liekas, viņš drīzāk ir bezpajumtnieks, jo mums topošajā Benji Newman numurā tur ir intervija ar Barišņikovu un to pašu, kurš veldedējotājs un tagad arī aktieris. Un ar viņam ir jautājums par to, kas viņam ir mājas, nu, vai viņam tās Rīgā, vai Ņujorkā, vai kaut kur. Un tad tur drīzāk izskan tas, ka viņš ir kā tas bruņurupucis, kurš nes mājas sev līdzi, un mājas ir sevī. Viņam pašam tur, kur viņš pats atrodās. Un līdz ar to man šajā jautājumā, tas pirmkārtām es atcerējos to viņa atbildi, un man vienkārši šķiet, ka bruņurupucis ir vienmēr mājās. Un es to uztveru, ka viņam tā ir mājiņa, nevis uzvalks. Un ka viņš tur apakšā ir savā kamzolītī. Līdz ar to man atbildi ir, viņš ir drīzāk bezpajumtnieks, nabaks. Labi, skaidrs. Artur. Es arī šoreiz iešu ar oranžu. Izvēle. Super augsts IQ vai fotogrāfiskā atmiņa? Uz tām superspējām. Man laikam, savā ziņā, man liekas, atbilde man ir viegla. Jo es nezinu, vai kāds no jums esat redzējuši seriālu Suits par advokātiem. Es esmu. Baigi foršs seriāls Ņujorkā, un tur Džekam ir viņš jauns Džeks, un viņam ir fotogrāfiskā atmiņa, viņam atcerēties ir tik vienkārši viegli, un savā veidā to informāciju, kas tev ir noteikti, ir arī viegli pielietot, un tu vari nosacīt jebkurā brīdī būt jebkas, jo tu visu atceries. Bet arī no otras puses, vai tas ir labi, ja tu atceries visu, ko tas kādreiz redzēji. Jūs biju lasījis arī stāstu par cilvēkiem, kuriem grūti ir dzīvot, jo viņi atcerās pilnīgi katras dienas notikumus, kas viņiem notikuši gan dzīvē, gan laikrakstos, gan visur tā, ka vienā brīdī varbūt sistēma brūk, un tad vairs nav. Tas traucē dzīvot vienkārši, Jā. jo tur sajiet visu kopā pa daudz informācijas. Akvārijas tiek padots tālāk. Nu, ja jau oranži, tad oranži. Tiks to Paliks. Man tiks. Tas bija 4. Jā, tāpēc tas ir noteikti. Roku balsts teātrī. Kurš ir tavs, pa labi vai pa kreisi? Atšķirībā, kas sēž blakus. Tagad pa taisi. Atšķirībā, kurā pusē sēž? Kurā pusē sēž? Man parasti ir abi. Es gribēju teikt, Tas ir man tā kā parasti ir man pašreiz. Jā. Domā to oranžo. Ņem, Jā, paldies. lūdzu. Tas vienīgais. Jep. Nu tad, lai ir. Tiešām garš. Izvēle. Laikam tie oranži bija izvēles varianti. Lielas ausis, kas šūpojas mūzikas ritmā. Vai kājas kā akordeoni. Kāds ir kā akordeoni? Es nezinu, kā. Nē, es tā saprotu, akordeoni var pāri izplēst. Pagaid, izvēle. Lielas ausis, kas šūpojas mūzikas ritmā, vai kājas kā akordeoni. Jā, zini, vispār bērnībā, es biju, kad bērnu dārzā, man šķita, ka man ir lielas ausis. Un tas man tāds bija iekšējais komplekss, tāds, tāpēc es vienmēr nesāju matus uz ausīm. Tad, kad es beidzot pacēlu matus augšā un paskatījos uz savām mazām austiņām,
un sapratu, ka tās ir dikti mazas. Tad, nu, kaut kas, es sapratu, ka, acīm redzot, bija ar to uztveri. Nu, lūk, un izējot no tā, es izvēlēšos laikam tās lielās ausis, kas šūpojās mūzikas ritmā. Jā, jo varbūt tās nemaz nebūs. Jo varbūt tās nemaz nebūs tik lielas, bet es vismaz vienmēr būšu ritmā. Jā, tas var. Jā. Labi, Edvīna, tavs dzeltenais. Bet tas te izskatās, ka viens paliks pāri. Jā, tas ir interesantākai dzīvē. Lai ir izvēle. Lai pēdējiem ir izvēle. Tūkšā lapa varbūt tur ir kāda, kad kāds var uzdot jautājumu sev. Palīdzību no zāles vai 50. Zvans draugam. 50 uz 50 jau bija miljoni. Jā, man bija, jā, 50. Kas ir biedējošāk? Briesmoņa skapī vai briesmoņa zem gultas? Zem gultas jau zina, kā pasargāties kājas vai iesakt sagā. Nav ko vilkt. Es gribētu teikt tā, ka visbriesmīgāk būtu tad, ja, nu, kā mēdz sacīt, ka katram skapī glabājās kāds skelets, ja kaut kur nebūtu. Tas balēkam būtu visbriesmīgāk. Nē, nu, tur jau nav vietas. Klausies, nesmies Agenskalnā gāju, skatos, kāds uz mani skatās pa logu. Pagriežu galvu, pie loga stāv skelets baltajā halātā. Tur kāds medicīnas students. Jā. Arī tas var būt. Jo jāsaka, ir tā, nu, zem manas gultas briesmonim, kur palīst nav, jo mana gulta ir līdz pašai grīdai. Uz kapja durvis vispār stāv stingri noslēgts. Bet, kas ir biedējošāk? Atvērts kapja durvis un ieraudzīt kaut kādu mošķi, tev tur stāvā pretī, ja kāds jau tur noiedēt. Tā kā, nu, nē. Varbūt tas ir liels, mazs briesmonis ar lielām rokām, un viņš ielien zem gultas, un tad pa nakti tā velk segu nost. Tad kāda ir tava izvēle ir? Nē, es teikšu, ka... Neviens nav biedējuši. Man personīgi biedējoši nav it kā neviens. Es diezgan domāju, es esmu diezgan stabils nervu sistēma. Bet, nu, teiksim... Bet ar iztēli kā? Bet, jā, nē, nu, bez iztēles nav iespējams vienkārši, jā. Un, nu, jupis, nē, es negribētu atvērt skapu un ieraudzīt tur kaut ko nebūs, kaut tad ko skapis, tādu. Jā, nu, lai paliek skapis šoreiz, jā. Tur zem gultas es dikti reti skatos. Agnes man šodien dikti gribās saukt par Ievu. Tu labprātāk izgudrotu ko pilnīgi jaunu vai uzlabotu kādu jau esošu izgudrojumu? Man vispār patīk, man vienmēr ir kaut kā šķitis, nu, kā visspēcīgākais un tā kā laiku ilgāk, tā kā ilgspējīgākais un ilgdzīvojošākais ir kaut kas tāds, kur par pamatu ir ņemta pagātne, apskatīts, kas labs ir tagadnē, un 1 vai 2 solīšus spērt nākotnē. Un tad to bieži vien sauc par avangardu, nu, ja tas vēl nav it kā aktuāls. Bet tieši tāpēc jau tam būs tas ilgspējīgums. Bet tā ir māksla, to visu apvienot, bet tas man liekas ļoti labs izaicinājums, jo man pašai tas ļoti interesē, un man patīk skatīties, ka citi to tāpatās dara. Atbildot uz jautājumu, tādēļ laikam sanāk, ka uzlabot kādu jau esošu izgudrojumu, jo tad es paņemtu kaut ko no pagātnes. Kā piemēram tautas starp? Ko cik? Kā piemēram tautas starp? Jā. Ļoti laba piezīme. Un tam pielikt kaut ko no šodienas, un no šodienas sanāks var pielikt sevi. Bet par nākotni domājot, tad atkal var pielikt mazliet no tā, kādi mēs būsim potenciāli, iedomājoties. Un tā pašā laikā mēs tik un tā būsim cilvēki. Tā jā, savā, nu, saknē. Tā. Labi, paldies. Ar čipiem padusēs. Artur. Numur 44. Labāk. Vai tu labāk gribētu zināt, kad tu mirsi vai kā tu mirsi? Jā. Svētdienā. Jauks jautājums. Jā. Bet man šeit nav tik sarežģīta atbilde patiesībā. Jo savā ziņā uz abiem gan kad tu mirsi, gan kā tu mirsi, tu vari sagatavoties, bet tas, kā tu mirsi, tas ir, nu, ja tu zini, kā tu mirsi, nu, tā tu arī mirsi pa lielam. Bet tad, ja tu zini, kad tu mirsi, tad man šeit cilvēkiem ir vieglāk dzīvot,
Jo mēs dzīvojam daudzi, es domāju, liela daļa cilvēku šodien dzīvo tā, it kā mēs dzīvosim mūžīgi. Un līdz ar to tev nav termiņa, tu bieži vien iznieko savu laiku un nevelti cilvēkiem, kuriem ir ierobežots dzīves laiks, kad viņi uzzina, kad viņiem ir kāda neārstējama slimība. Viņi bieži vien var sasniegt daudz vairāk nekā cilvēki, kas nodzīvo veselu mūžu. Tā kā es ņemtu pirmo. Kad? Kad, jā, kad. Ok. Vāri? Izvēlēs. Tas nav viens jautājums uz visiem, jā? Tu teici, ka Raidījuma vadītājiem. izlasīs. Raidījuma vadītājiem. Pēc tam viss kopā. Kas ir vairāk kaitinoši? Pilna izlieta netīra trauku vai tukšs piena paku leduskapī? Cik saimniecisks jautājums. Jā. Svētdienas dienai. Viņam otro nebūs jāmazgā. Jā, bet tu nevar paēst. Nu, jo nav piena vai ne? Es baigi trauks nemazgāju. Es vēl pieturos pie... Tu sagādā trauksni. Es sagādā trauks, tieši tā. Netīros. Bet tukšs piena paku man arī ļoti apbēdina. Kaitinošāk droši vien būtu. Kas būtu kaitinošāk? Ar asarām acīs bija atvērt leduskapu. Par ko tu Ka tur ir tukša piena. Par ko tu būtu vīlies, Tas jā? arī vairāk kaitināts, jā. Es domāju, ka jā, ka piena paku leduskapī būtu. Bet tā kā man mājās bija govs, tagad ir tādas problēmas, un tas man ļoti nepatīk. Bija govs. Bija govs, vairs nav. Vairs nav. Viss. Tagad ir tādas problēmas. Labi, liels paldies jums visiem. Un manuprāt, mēs varētu iedzert tēju. Pagad, bet šis paliks, tā arī Mēs paliks? izlasīsim tieši tagad. Aha. Mēs liekam varīties teikānu. Jā, lieliski. You feel that soul, but still you play the radio. I changed my name 2 years ago. Left that old sound, forward I go. I like it loud, you like it low. Drown you in bass, Titanic flow. Everybody hit that shmoney about a week ago. Yeah, I know that's not my style, but I still play it though. Tell me something that I want to hear. All that criticism in my head goes out my ears. The right resolve is never given, need to grab a hold. Despite it all, think I should let it go. So don't change. He says don't stray, stay your own. They say follow where we go. These days kings race for their thrones. Their tall tales boost their egos. Lately I sit back with the view. Take all this time to think anew. Ways to express what's going unsung. Translate them to my native tongue. They've got ideas, we've got ours too. The ways to dress, what not to do. As this has grown, more hands reach out. They pull my strings, play off my I'm paranoid, I'm tripping. We 10 feet from slipping. Mixtape days we missing, but I know these songs will play. I'm senseless, but I'm focused. You fell asleep when I wrote this. We so dope, don't quote this. Yeah, I know these songs will stay. Tell me something that I want to hear. All that criticism in my head goes out my ears. The right resolve is never given, need to grab a hold. Despite it all, think I should let it go. So don't change. He says don't stray, stay your own. They say follow where we go.